Tīras vides un meža aizstāvis Cūkmens atklājis nelegālu atkritumu izgāstuvu Ogresgalā. Uz notikumu vietu bija ieradies arī vides ministrs Raimonds Vējonis. Raimonds, čau! Čau! Nu ko, lai tā lieta drošāk, es tev ieceļu par savu. Tu būsi virsleitnants, ok? Cik zvaigznītes? 3. Būs labi. Jā. Redz, tev ir tā izaugsmes iespējas uzreiz, ja tu būtu ģenerāls, nu, ka tu esi tālāk. Virsleitnants ļoti labi. Labdien! Kāds jūs būtu, lūdzu? Orla pagasts pārvaldes vadītājs. Pašvaldība. Sveiks. Kā vārdiņš ir? Pēteris. Pēter, pastāsti, kā tas sanāk, ka tavā pašvaldībā šitāda lieta klā? Jā. Kāds nezinu, kāds var iznākt. Nu, tu padomā. Ja likumi jau ir tādi, ka atbild par to netīrību, tas, kam tā zeme pieder. Kam tā zeme pieder? Sijā. Kaut Eksports strēt. kāda privātā, jā? Jā, 2 gadu apmēram. Tā nav pašvaldības zeme, jā? Paldies Dievam. Tā, Sijā Eksporta strīt, juridiski adrese Rīgas Siguldas novads, Siguldas pagasts, Kalnabeites, 717. Valdes priekšsēdētāja Murāne Laura, dzīvo Rīgā, Veldres ielā 28-2. Bet kā jūs domājat, tad tas ir jau šejiene vai tas? Nē. Tā ir apkārtējo iedzīvotāji. Apkārtējo iedzīvotāji? Ogres galēnieši. Arī Ogres pilsēta, es gribētu teikt, arī tikpat. Tāpēc mēs esam visi kaimiņi. Ogres vedu šejieni. Nu, kāpēc nē? Kā izrādās, pirms pāris gadiem šī vieta bijusi pašvaldības īpašumā. Šeit atradusies oficiāla rupjo atkritumu izgāstuve. Pirms privatizācijas izgāstuve gan likvidēta, taču vietēji iedzīvotāji turpina tur atstāt savus atkritumus. Sija Eksporta strīt tikus vairāk kārt brīdināta, taču bez rezultātiem. Jūs jau esat protokolu stādījuši? Un arī ir protokoli, arī ir sots administrējis, viņiem piestādīts. Un arī nav samaksāts? Nu, par šeit arī nezinu, šobrīd pateikt, tad pirms 2 mēnešu apmēram bija pēdējais sots. Vai ir samaksāts vai nav. Bet atbildi uz mūsu brīdinājumu nav bijusi. Ne mutiska, ne arī faktiskā tikšanās nav notiks nekāda. Apstrīdējuši arī nav? Arī nav, jā. Jāatzīmē, ka par konkrēto pārkāpumu var tikt piespriests administratīvais sots 250 līdz 2000 latu apmērā. Privāti īpašniekam nevajadzētu daudz. Nelielu žogu šeit iztaisīt, betona krātu līdz sienai. Un vairāk neviens nebūtu, cik pāri žogam pārnusē, kas te notika, tad arī varētu kontrolēt. Bet pat cik tas palika tas īpašums pašplūsmē 2 gadi, tad tāds rezultāts ir. Reku ļoti atbilstoša kartiņa iesmest ārā. Nelīdz tur ne ak, ne vai, kur ir jābūt tīrībai. Pilnīgi atbilstoši. Tas jāsaka, tas tev droši vien jāliek pašam kaut kur dosjē. Tas jāliek riktīgi dosjē, jā. Tas riktīgi dosjē. Super, Tas ir labs.